šī sērijā esam ieradušies apskatīt Indijas zelta apļu nākamo pilsētu Agru, kas ir viena no senākajām un vēsturiski interesantākajām Indijas pilsētām. Ierodamies šeit ļoti vēl, tāpēc esam ļoti izsalkuši un uzreiz dodamies ārā no viesnīcas, lai atrastu kādu veikalu vai ēstuvi. Bet, protams, ka uzreiz sastopamies ar skaļu burzmu, bērniem, kas atkal ķeras rokās un prasa naudu. Taču šoreiz visuzbāzīgākie ir tieši tuktuka vadītāji, kas mums seko un neliekas mierā, kamēr nav mūs dabūjuši tuktukā. You not shopping with guide. Price very high. Because commission. Yeah. Okay? With tuk-tuk. Right number. Indian? Your number. You have Indian? In India. What is my question? Vai vismaz tikuši pie telefona numura, lai varētu piedāvāt vēlāk savu pakalpojumu. Piekrītam izbraukt ar tuktuku tikai ar noteikumu, ka brauksim paši pie stūras. Tā nu es un Ivars izbaudījām, kā tas ir vadīt tuktuku Indijā. Bet ar tuktuku šoferiem mēs iepazīsimies vēlāk vēl tuvāk. Agra ir viena no senajām un kulturāli bagātākajām Indijas pilsētām, kas bija Mogulu impērijas galvaspilsēta tās zelta laikos, kas bija 17. gadsimtā. Šobrīd Agrā dzīvo 1,6 miljonu cilvēku un mūsdienās tā balstās pārsvarā uz turismu, jo tieši šeit atrodas lielais pasaules brīnums un Indijas simbols Taj Mahals. Ar to arī sāksim savu dienu un jau agri no rīta ceļamies, lai būtu viena no pirmajiem tā apmeklētājiem. Arī šī pilsētā mums ir jauns gids, kas mūs sagaida busiņā un vēlāk vada ar golfa mašīnīti tuvāk Taj Mahalam. Par cik esam tik agri cerējām, ka cilvēku būs maz, taču jau ierodoties sapratām, ka priekšā mums jau ir ļoti daudz cilvēku. Izrādījās, ka šie rinda ir tikai, lai tiktu pie bahilām, kas vēlāk būs nepieciešams. Un īstā rinda ir vēl daudz lielāka, kas nozīmē, ka mēs ne tuvu nebūsim viena no pirmajiem, kas šodien ieraudzīja šo pasaules brīnumu. Lauma nemaz nenojauš to, ka tieši ieraugot Taj Mahalu notiks kas ļoti īpašs. Esmu ieplānojis viņu bildināt. Kāpēc tieši šeit? Jo tas ir viens no 7 pasaules brīnumiem un tas ir mīlestības simbols. Taj Mahals ir lielākais Mogulu impērijas arhitektūras piemineklis, iespaidīgs mauzolejs, kuru imperators Šahs Džahāns uzbūvēja savas mīļotās sievas piemiņai, par cik viņa nomira dzemdību laikā. Tas tika celts 22 gadus un tiek lēsts, ka celtniecības darbos tika nodarbināti ap 20 000 strādnieku. Viss mauzolejs ir veidots no balta marmora, kas iedod tam ļoti ēterisku un mistisku toni. Protams, jau to bijām redzējuši gan fotogrāfijās, gan video, taču baltais marmors saulēktā izskatās vārdiem neaprakstāmi. Lai neapskādētu šo balto marmoru, ejot iekšā mauzolejā, apmeklētājiem ir jāvalk iepriekš saņemtās bahilas. Ieraugot Taj Mahalu nerodas jautājums, kāpēc šis vispār ir atzīts par vienu no 7 pasaules brīnumiem. Jo ieraugot to, tu tiešām jūties kā ieraudzījis pasaules brīnumu, un šo sajūtu iedod arī Taj Mahala lielais kontrasts starp nu jau ierasto Indijas burzmu un raibumu, jo te viss ir tīrs, balts, monumentāls un varens, pilnīgi pretēji Indijas ielām. Tagad, kā arī jūs zināt Taj Mahala stāstu, noteikti saprotat, kāpēc šeit esmu izvēlējies vietu bildinājumam. Jā, tiešām, jā? Ko? Skatītāji pateica, jā, yes! Kāds sajūtas vēl ko? Pie visa šitā vēl ko? Vēl bildinājums. Nav vārds. Kur vēl ir ne šeit ko? Kur pie pasaules brīnums balstīts uz mīlestību? Ko?
Pēc emocionālā un saviņojošā rīta cēliena mūsu diena turpinās un tagad ir laiks doties atpakaļ uz viesnīcu, kurā jau gaida brokastis. Kā nekā esam augšā jau koši 5 no rīta. Ap šo laiku jau sākām drošāk ēst Indijas ēdienu un Radissona viesnīca rada nelielu uzticību. Taču tomēr paliekam tikai pie veģetārā uztura, kas nemaz nav slikti, jo gaļas ēdieni Indijā nemaz nav tik populāri un šķiet, ka viss garšīgais ir tieši veģetārs. Pēc brokastīm mūs jau sagaida gids, kas mūs tagad vedīs uz marmora darbnīcu, kurā it kā strādā meistari, kas paudžu paudzē nodevuši savu amatu vēl no tiem laikiem, kad veidoja pašu Tadžmahalu. Rindiņā sasēdināti skatījāmies, kā veids šo akmeņu inkrustāciju, kā smalkie ornamenti ir mēnešiem ilgs darbs un viss tiek veikts tepat uz vietas. Diemžēl nepamet sajūta, ka esam nonākuši tādā kā turistu slauktuvē. Jau uzreiz pēc paraugu demonstrācijas tiekam vēsti uz veikalu, kurā par lielu naudu nopērkami dažādi marmora darinājumi. Šeit arī veikalnieki uzsver, ka tirgū viss ir viltots un tikai šeit var nopirkt īstu mantu. Un rezultātā visas šīs aktivitātes laikā vairāk klausāmies, kā viņi mums mēģina kaut ko pārdot, nekā patiešām skatāmies, kā kaut ko taisa. Mazliet vīlušies un nokaitināti par iztērēto laiku veikalā, kurā mums neko nevajadzēja, tiekam vēsti uz Agras fortu, kas ir otrs lielākais apskats objekts šeit pēc Tadžmahala. Agras forts tika celts 16. gadsimtā un laikā, kad Agra bija Mogulu impērijas galvaspilsēta. Tā kalpoja kā galvenais pilsētas centrs, kurā dzīvoja valdnieki un notika visas svarīgākās valsts lietas. Principā šis milzu komplekss ir kā pilsēta pilsētā. Te apskatījām karalisko ģimeņu apartamentus, un interesantākais stāsts par šo fortu ir tāds, ka Tadžmahala būvētājs Šahs Džahāns šeit tika ieslodzīts un savas dzīves pēdējos gadus pavadīja Greznā cietumā. Šeit Agras fortā un ar skatu uz savu uzbūvēto Tadžmahalu. Starp citu, viņa plānos bija arī pāri upei uzcelt vēl vienu Tadžmahalu no melnā marmora, taču, diemžēl, tas neizdevās un melnais mauzolejs netika tālāk par pamatiem. Agras fortā ir daudz turistu, daudz staigāšana, fotografēšanās, un mums tas viss jau šķiet par daudz. Jo, ja godīgi, visas šīs turistiskās ekskursijas mums arī ir par daudz. Tas nav kā gribam piedzīvot Indiju. Ieteikums jums, skatītāji, noteikti nevajag izlaist galvenos vēsturiskos pieminekļus, taču pārdomājiet, vai jums tiešām vajag gidu, jo ar gidu jebkuras vietas apmeklējums būs krietni ilgāks, nekā to gribētos, un visticamākais tie neņems vērā jūsu vēlmes. Mūsu pieredzēji, īpaši apskats objektos, neviens gids nestāstīja neko tādu, ko paši jau nezinājām vai iepriekš jau nebijām izlasījuši internetā. Rodas pat sajūta, ka gids esot apskats objektā, cenšas dienu vilku garumā un speciāli nekur nesteidzas. Arī nākamais apskats objekts ir paredzēts mauzolejs, tā sauktais mazais Tadžmahals, kas šeit bija vēl pirms lielā un savā ziņā kalpojas tam par iedvesmu. Jau izkāpjot no busiņa mūs sagaida kāds, kas kaut ko grib. Nevar saprast, ko viņš stāsta. Ka ļoti smuki saģērbies. Apstaigājām mauzoleju, un lai gan šeit ir jauki un skaisti, tomēr saprotam, ka tas nesniedz mums nekādu piedzīvojumu sajūtu un esam jau noguruši no ornamentiem, vēstures un stāstiem par senajiem Mugulu valdniekiem. Iepriekš mēs braucām cauri īstam vietējo rajonam, kur ir krāsas, skaņas, kur viss notiek, un katrā ziņā mēs gribam tur. Bet mūsu gids apgalvo, ka tas nav iespējams, jo tas esot bīstami un nedroši. Par spīti gidam mēs metamies ārā no busiņa un dodamies krāsainajā Burzmā. Un mūsu gids brīnās, kāpēc mums negribās tos tempļus vairāk, negribās tās ekskursijas. Jo cik tu vari visu laiku sēd mašīnā no viena tempļa uz otru templu, un tu mēs to Indijas dzīvi neredz vairāk, Bet tas bija par daudz. Jā, un mēs viņam prasam, mēs gribam sajust to īsto Indiju, vienkārši izlaikt mūs tajā Burzmā, tajā trakākajās vietās. Gaidījām, ka mūs metīsies virsū, tirs aiz rokām, drēbēm un prasīs naudu. Taču notika pilnīgi pretējais. Cilvēki šeit ir priecīgi, laipni un smaidīgi, sveicinās ar mums un neviens neuzbāžās. Nemēģina neko notirgot un neprasa naudu. Viņi visticamākais ir vienkārši pārsteigti redzot turistus. Šitā gan es redzēju speku. Nē?
Pie mums tādas nav. Hello, my friend. How are you? How are you? I'm good. I've never seen like this. It's very practical. Very, very good. Your channel name. Ah, complicated. Nice, thank you. Thank you. Nu, paigies būsdiņš te notiek, ko lai saka, ne? Nu, skatās, tiksim cauri vai netiksim? Visi kaut kur brauc, pīpin, taurē. Te, es nezinu, es tik daudz skaņas vienlaicīgi mūžā neesmu nekad dzirdējis, ne? Es vispār nesaprotu, kurā virzienā tās ielas iet. Tas ir troksnis, draugi mīļie. Come on! Šeit secinām, ka indiešus nevar vērtēt kā sabiedrību pēc pirmajiem iespējiem, jo tikai maza daļa ir ubagotāji, krāpnieki un uzbāzīgi tirgotāji, un pēc tiem nevar spriest par visiem. Tagad ir pienācis pusdienu laiks, un gids mūs ir apsolījis, ka aizvedīs uz vietu, kur varam būt droši par to, ka nesaindēsimies ar ēdienu. Kārtējo reizi uzcēsimies mūsu gidam. Dosimies ēst savu pirmo Indijas ēdienu restorānā. Viņš saslavēja, ka būs šad viss labi ar vēderu. Ko, Jāni, ticēsim? Esot labākais cenas un labākais ēdiens. Viņš jūs pagrāt. Nu, tur vēderu jolda tagad. Ar tā būs ir? Jā. Kāds veģetāro. Nu, ko uzved augšā, skats ir ļoti labs. Es teikšu, diezgan iespaidīgs. Ļoti skaista vieta. Beidzot arī saskandinām par mūsu sadarināšanos. Ēdiens ir tiešām garšīgs, jo sevišķi tāpēc, ka pēdējās dienas esam ēduši ātrajās ēdināšanas ēstuvēs, kā arī pārtikuši no našķiem un sausajām zupiņām. Jā, bet šitā maizīga gan ir bomba. Tā jau kaut kas līdzīgi, kā ko tu pirktu, ne? Ņemsim šo apšā. Rītīgi. Can you please explain me how to eat it? How do you do it? You can take this dal in there. Yes. And take a bite and dip. Dip in? Yeah, and rice just on top Rice or... and on top and Okay, so use this like a spoon? Yep. Okay. Sapratāt, skatītāji, te ar rokām jāēd. Indijā un ar rokām jāēd. Ko? Kāpēc gan ne? Rezultātu uzzināsim nākamajā sērijā droši vien. No. Bet ir labi. Wow! Tikko ļoti garšīgi īstenībā paēdām viņu vēdienu. Ļoti garšoja tiešām. Tā kā jā, nu, principā, tagad jātur īkšķi par to, ka vēdrā būs viss kārtībā. Jo tā, pastoties uz vietas, nekad neliksies, ka te varētu būt kaut kas aiziet greizi ar to. Izskatās tāda pietiekami tīra vieta. Tā arī mums gids uzsver, viņš saka, ka te jūs paēdīsiet, un būs viss normāli. Tā kā gribas ticēt viņam. Saulrietam tuvojoties, mēs ar Ivaru un Robertu otrais dodamies uz Tadžmahalu. Ja jums liekas, ka no rīta jau bija ļoti daudz cilvēku, tad vakarā ir daudz vairāk. Jo sevišķi daudz ir tieši vietējie, jo viņam šī ir ļoti svēta un svarīga vieta. Arī mēs viņiem bijām interesanti, jo te jau ik uz soļu kādam no mums tika prasīts kopā ar viņiem nofotografēties. Dodoties prom no turistu pārņemtā Tadžmahala, atkal sastopamies ar intensīvu ubagošanu, uzbāzību un pastiprinātu uzmanību pret mums. Tiešām arvien vairāk sākam izdarīt savu secinājumus, ka Indijā ubagošana ir darbs. Un jo vairāk turistu apgrozās, jo vairāk sastapsies šāds cilvēks ar deformācijām, traumām, kā arī uzbāzīgus bērnus. Ja esat redzējuši filmu Graust miljonārs, tad sapratīsiet, par ko ir runa. Tagad atgriežamies pie stāsta par tuktuka šoferiem. Ja atceraties, tad iepriekšējā vakarā viens no šoferiem dabūja mūsu telefonu numuru. Un tagad nepārtraukti zvanās, un par cik mēs bijām labā omā, mēs ar viņu uzturējām draudzīgu, bet arī tie pašā laikā ironisku sarunu. Tuk. Yes. So now where are you? In hotel or where? Jā. So you come
come out in the door. I speak in the door. Tomorrow morning? Not today. Not today. So tomorrow what time? 10 o'clock. So I come in the 10 o'clock in the hotel. Yeah. When we going? You can say me where you want to go. Ah, okay. And going monument, going market. Hello? Yeah. Yeah. Okay. See you. See you. See you tomorrow. Yeah. Tomorrow morning 10 o'clock market or where? I don't know. Okay. So what need one tuk-tuk or two tuk-tuk? I don't know. 6 tuk-tuk. Huh? 6 tuk-tuk. Or 6. I don't know. You are 6 people. So Yeah. 3 tuk-tuk. So three in one, huh? Patiesais stāsts ir tāds, kamēr mēs bijām Tažmahalā, Jānis ar Ilviju iepazinās ar šo tuktuku šoferi un izmantoja viņa pakalpojumu, bet tas izraisīja neparedzētu drāmu ar iepriekšējo tuktuka vadītāju, ko nu pat dzirdējāt pa telefonu. Tas pat esot bijis tik agresīvs, ka redzot viņus citā tuktukā, mēģinājis viņus nokantēt no ceļa. Tāpēc arī tāda attieksme bija runājot ar viņu. Bet šis tuktuku šofers ir ļoti lādzīgs un sakarīgs. Jānis ar Ilviju pat paviesojās pie viņa mājās. Un šobrīd viņš arī mums ir sarunājis, ka šis tuktuku šofers aizvedīs mūs visus ciemos pie sevis. Tagad viss sakā priekšā. Es nezinu, cik jūs tur esat, bet daudz. Cik mēs esam? Visi. Katrā ziņā visi. Labi, 6 īstenībā. Plus šofers, 7 cilvēki tuktukā. Normāli štela. Vien brīdi bija sajūta, ko tu mēs ies ārā. Iznāca visa, kā lekšana sākās. Kaidī. Tad tiešām jālamājās gan rīt. No tik bīstams situācijas. Atsakot, izlēmām, ka brauksim pie viņa mājās. Pie īsta indieša agrā mājās. What's your name? Raju. Raju? Yeah. Nu, ko tikko latvieši atbrauc ciemos pie indiešu uz mājām? Ko to es saprotu pareizi apģērbšos, smuku apģērbšos, ļoti smuks bikses. Hello. Hello. Good evening. What's the name? Cow. 2 times cow. Oh, how many you are? 7? How many? 8. Oh. Es nezinu, es jūtos vienkārši. Es tik skatos visu pārējie kaut kur pazud. Ok. Nāk līdzi. Var sakot, jā, visi bērni nāk līdzi. Kas te ir? Viņš tad te viss dzīvo. Kur viņš pats ir? Es redzēju. Oh. Kā jūs dabūsiet ēst tūlīt man ko? Kā dabūs ēst? Ivars jau bija tas, kas uzprasījās. Esot izsalcis atkal. Pēc dažām stundām viņai kaut ēst atkal. Kur vēl labāk ir ne pie vietējā, ne? Kas zina, kā gatavot ēst. Kas tur vēl viņi te dzīvo? Mēs kāpām tur pa jumtiem. Kur, augšā? Tur? Jā, tur var uzēt, tur pa jumtiem var kāpt, ka mēs tur līdām augšā ķieģeļiem. Jā. Nu, kā tev, ko, Robert? Kā tev šitās pieredzīs? Sirds lūst. Nu, bet. Ko, nedrīkst? Nepaliec sentimentāls uzreiz jau. Bet ārkārtīgi jauki cilvēki. Bet ir tāda amizanta situācija. Mēs vienkārši sēžam, mēs skatāmies uz viņiem un apbrīnojam. Un viņi arī tāpat skatās uz mums un vienkārši pavērtām mutēm skatās uz mums. Vai ne? Un mums ir tāda īpatnē kultūras apmaiņa. Jā. Viss nāk tuvāk. Jā. So he's the boss? He's the boss? He's the boss, I see. Tagad viņi visi mūs filmē. Jā. Mēs viņus filmējam. Tagad viņi mūs filmē. Okay, now need to sit nice. Foto, kom. Nākat uz bildi, es piedāvāju. Nākat, kom. What is your name? No. Hey, hello.
Hello. Nu, tā mēs sēžam jau kaut kādas minūtes 15, vienkārši runājamies un sveicinamies, jo viņa ļoti daudz. No ko viņa saka, Jāni? Vai ko viņa runā, ko viņš saka, kas jāda tālāk? Tu jau visu te organizē. He's good friend. Kas tur ir? Nesatais sūdz, būs rubaks savādāk. Ko? Jā? You sing, guys? Who is singing? Singing. La la la, no? Singing. Oh, aplaudēm. Oh! Very good dancing. Cool. Yeah. Oh, dancing. Yeah. Okay. Show. Hello. Kaut kāds reps iet vaļā, ne? Lauma arī dancinās. Varbūt tev jau skāzām. Sēdi. Jā. O, nāc. Ilvi arī, o. Aplaud. Yeah. Nevajag uz klubiem iet nemaz. Tas bija ļoti jauks piedzīvojums pie vietējiem. Viņi mūs uzdziedāja, uzdejoja, izsmīdināja, bija jautrība liela. Neviens neko nesaprat, ne mēs, viņas, ne viņa mūs, bet bija jautri. Kaut kādu valodu kopīgo mēs atradām, vai? Un tik daudz tās galviņas te ir. Ivars jau sapulcis pilnīgi viņam gan. Bet kā ir, Ivar, normāli, ne? Bija ļoti labi. Šitas ir tās, ko prasījā. Indieši izrādās ir ļoti viesmīgi. Thank you. Kā viņi ir dzīvo? You live here? Sure. Oh? Nice. Nu šitādā vietā es nezinu, kas te darās. Mēs reāli esam kaut kāds zvaigznes, tā jūtas. Visi grib bildes taisīt un... Ok. Tā, tagad mēs taisīsim kopīgo bildi visiem šo lielo ģimeni. Aizamies kā bariņā! Nu, pateicām visiem paldies, sadaisījām jēzgu un tagad ir laiks laisties lapās. Šitas vīrietis vienkārši strādā par tuk-tuk šoferu un pastāst īstenībā, kāda ģimene viņam ir, cik liela. Un tad, kad mēs, teiksim, kā tūris atbalstam, vēl tur kaulējamies kaut kā, bet iermēt, cik liela ģimene viņam jāapbaro. Tā, tagad mums te jāsalien iekšā ir tuk-tukā. Kurš uz bumbām uzsēdās? Vai jūs domājat, ka Ivars iekāps un paliks? Ej, tu nos! Let's go! Esot agrām, mēs sapratām, ka ne visi vietējie ir tādi žuļiki, kā likās. Viņi var būt arī ļoti jauki, viesmīlīgi un laipni. Bet mēs tālāk dodamies uz nākamo vietu, un tā ir Rantambora, kas ir pazīstama ar tīģeru safārī, bet par to jau nākamajā sērijā. Paldies, ka skatījāties, spiediet patīk, komentējiet, sekojiet kanālam un noteikti padalieties ar šo video, lai tas viss palīdzētu šī kanāla augšanai.